valsts prezidentam ir nepieciešamas visaugstākās kategorijas pielaides gan nacionālajā līmenī, gan NATO. Valsts prezidents ir mūsu bruņoto spēku virsvadonis, viņš piedalās NATO samitos, līdz ar to, jāsaka, visam, kas attiecās uz šo personu vai personību, ir jābūt vislabākajā kārtībā. Kur ir problēma šajā brīdī, ka tātad pēc likuma valsts prezidentam ir jābūt šai spējai strādāt ar klasificētu informāciju, bet nav noteikti kārtība, kurā brīdī, kurš tad ir tā amatpersona, politiķis, kas griežās ar lūgumu Satversmes aizsardzības birojā, veikt šo pārbaudi un sniegt tad attiecīgu atzinumu par to, kāds tad tas lēmums ir iespējams. Likumā ir noteikti šie kritēriji, ir jābūt, bet kādā veidā, kāda ir šī virzība, tas nav noteikts. Ko darīt? Jāsaka tā, nav jau tā, ka iepriekšējie valsts prezidenti būtu apstiprināti amatos bez šādām pārbaudēm. Tādu konfliktu situāciju Latvijā nav vēl bijis. Līdz ar to, es ceru, ka līdzīgi vai saprātīgi rīkojoties tie, kas ir atbildīgi par valsts prezidenta kandidātu izvirzīšanu, apstiprināšanu, arī rīkosies. Tā varētu būt, īsi sakot, tā būtu tā, zināmā mērā, priekšpārbaude pirms Saeimā tiek balsots par konkrētu. Tādas ir notikušas līdz šim ar iepriekšējiem kandidātiem? Tādas ir notikušas, jā. Kāda no partijām jau ir vēstas pie jums lūgumu pārbaudīt vienu vai otru cilvēku? Līdz šā brīža 13 neviena. Un neviena amatpersona. Bet tad mēs varam cerēt, ka ja šie cilvēki tiks pārbaudīti pirms tam, tad līdz kaut kādai balsošanai nemaz nenonāks persona, kura nevarētu saņemt šo augstāko pielaidi. Man ļoti grūti to no sava amata pozīcijām to garantēt, ja ir vairākas kārtas, kādas situācijas veidosies Saeimā. Ne es kā šīs iestādes vadītājs esmu spējīgs, kaut kādā veidā ietekmēt šos procesus, var runāt par to, ka tas ir jāizdara. Bet, ja tiks izvirzīts cilvēks un liekas, ka ir kaut kāda reāli iespēja, ka viņš vai viņa tiek ievēlēts, kas nav izgājis šo pārbaudi, vai šo informāciju SAB publiskos? SAB vispār nepublisko, cenšas nepubliskot nekādu veidu informāciju. Mēs komentējam un domājam, ko komentēt tad, kad mums uzdod jautājums. Cits jautājums ir, kā pati persona pēc tam rīkojās. Tas jau ir katra paša ziņā. Nedaudz citādāk, vai jūs šādā situācijā informētu konkrēto partiju vai vismaz parlamentu, ka šis kandidāts varbūt nav tas labākais? Tas, kas izvirza, acīm redzot, jā. Bet, ja partija, kur izvirza, nevēršas pie jums, un cilvēks netiek pārbaudīts, bet tiek ievēlēts, kas notiek tādā gadījumā? Un izrādās, ka viņam nevar dot šo pielaidi. Jā, nekad jau nevajadzētu tos sliktākos scenārijus. Bet jābūt gataviem. Bet, ja ir problēmas, tad tā ir pamatīga konflikta situācijas starp drošības iestādi un jau ievēlēto prezidentu. Man ir grūti pat komentēt, kādā veidā tad ir iespējams to risināt. Visam būtu jābūt vismaz no drošības iestāžu viedokļu par kandidātiem 1, 2, 3, 4, 5, kaut vai 10, bet pirms Saeimas balsojuma. Šī diskusija notiek kontekstā, ka jūs esat publiski teicis, ka drošības dienesta ārvalstī, skaitā arī Krievijas spēcdienesti interesējās par mūsu prezidenta vēlēšanām. Un šajā sakarā ir jautājums, vai viņi, šie tieši Krievijas spēcdienesti, ir centušies ietekmēt šo procesu, cik jums zināms? Tiešā veidā tādas informācijas nav. Tas, kad ir interesi par jebkurām vēlēšanām, tā skaitā par valsts prezidentu ievēlēšanu, protams, tas ir dienesta darbs. Bet jums droši vien nav paslīdējusi garām
tā intervija, ko bijušais Krievijas vēstnieks Latvijā Kaļužnīs teica arī par to, par Nilu Ušakovu, par to, ka ir plāns vispirms dabūt Rīgu, pēc tam visu Latviju. Un tas visi notikumi liek domāt, ka kaut kāda ietekme uz vēlēšanām Krievijai, kaut kādām struktūrām ir. Ir bijusi gadiem ilgi. Un ir bijusi gadiem ilgi. Kādus secinājumus jūs no tā varat izdarīt? Kādā veidā mēs varam nodrošināties par to, lai kaimiņu valsts neietekmē to, kas notiek Latvijā? Pirmkārt, ir jābūt domājošiem, un tam pamatkritērijiem ir jābūt tā, ka mēs gribam saglabāt Latviju kā neatkarīgu valsti. Tas ir pirmais. Ja iet runa par ietekmēšanu, sabiedrisko domu ietekmēšanu notiek, ir bijuši. Krievija nekad nav slēpuši šo maigo varu, kas noteikti šajā brīdī jau mēs vairs nevaram runāt tikai par maigo varu. Mēs jau tagad pietiekam atklāti runājam par to, kādā veidā tiek no Krievijas valsts budžeta finansētas sabiedriskās organizācijas. Par to ir arvien vairāk jārunā, un tas ir jāsaprot, un vienmēr ir jāpajautā arī jebkuram kandidātam, manuprāt, vienkārši jautājums, vai arī jūs neesat ticies, pieņemsim, ar kādu ārvalsts pēcdienas darbinieku, vai kā ir jūsu, kādas ir jūsu finanses, kas ir tas cilvēku loks, ar ko jūs kontaktējaties. Ļoti vienkārši jautājumi, kuri pretendējot uz tik augstu amatu noteikti ir arī godīgi jāatbild. Tātad, piemēram, šajā kontekstā ņemot Ulda Magones tikšanās ar Jakūņinu savā dzimšanas dienā vai Ingūnas Sudrabas tikšanās ar Stepāšinu, kas ir bijis Federālās drošības dienesta vadītājs Krievijā. Šie ir jautājumi, kas ir leģitīmi un kur būtu jāuzdod šiem cilvēkiem. Es nekomentēšu tos jautājumus, kurus mēs uzdodam, nonāk līdz, ja situācija nonāk tiešām līdz intervijai, kurai acīm redzot, tad ir jābūt. Mēs jau, kāda ir šīs intervijas vai sarunas jēga, mēs salīdzinām ar tiem faktiem vai informāciju, kas ir dienesta rīcībā, kā persona atbild uz šiem jautājumiem, kādas ir reakcijas. Protams, viens no pamatkritērijiem ir meli. Godīgi atbildēt uz jautājumiem, un tad jau var tikt skaidrībā, ja meli pārņem sarunu, un to ir diezgan viegli konstatēt, tad tie lēmumi, protams, var būt ļoti nelabvēlīgi. Maidīša kungs, labi, sabiedrība, lai cik apzinīga un patriotiska būtu, nav pietiekami informēta nereti. Politiskās partijas tomēr katra vairāk aizstāv savas intereses. Kāda ir iespēja no jūsu puses ietekmēt to, lai, iespējams, valstī nelojāls cilvēks nenonāk šajā postenī? Jā, šis pielaižu mehānisms ir viens no tiem mehānismiem, kas ir drošības iestādēm, lai tāds cilvēks, kurš tiekās ar mums nedraudzīgu valsts pēcdienestiem, kuram ir varbūt milzīgas neizskaidrojamas parāda saistības, iespējas viņu šantažēt, ļoti daudz personīgas īpašības, kuras var traucēt pildīt augstu amatu pienākumus, nenonāk šajā amatā. Šobrīd ir izvirzīti 2 kandidāti, pilnīgi oficiāli izvirzīti. Tas ir Gunārs Kūrs, Mārtiņš Bonders. Ar viņiem viss kārtībā? Jā, viņiem ir pielaides valsts noslēpumiem, ja es precīzi no galvas atceros.